Sijā Liepājas Enerģija akcionāri šā gada 8. maijā apstiprināja uzņēmumu 2012. gada pārskatu. Aizvadītajā gadā uzņēmums strādājis stabili turpinot iesākto modernizācijas programmu. Aizvadītais gads ir bijis aptuveni tāds kā plānots. Galvenās lietas, ko tas ir nesis, mēs pabeidzām biokoģenerācijas staciju. Ar 1. novembri ieviesām par 7 latiem par megavatstundu zemāku siltumenerģijas tarifu un uzsākām Šķeldas ūdensildāmo katlu būvniecības projektu. Tās faktiski ir tās galvenās lietas. Līdz ar biokoģenerācijas stacijas darbības uzsākšanu pirmo reizi Liepājas Enerģijas vēsturē mēs kurinām ar kurināmo, kas nav dabas gāze no Krievijas. Arī tas ir tāds zīmīgs 12. gada notikums. Tas faktiski arī viss uzņēmumā, darbības rādītāji. Apgrozījums ir 14 miljoni, tas ir lielāks kā bija 11. gadā. Galvenokārt skaidrojams ar to, ka gāzes cena ir augstāka un arī ar to, ka mēs elektroenerģiju sākām ražot biokoģenerācijas stacijā. Papildus tām, ka esam samazinājuši siltumenerģijas tarifu 2011. gadā, arī 12. gadā mēs esam vēlreiz samazinājuši tarifu un ar to praktiski ierindojamies citu pilsētu vidū. Un pat vairākas lielas pilsētas tagad atstātas, aizmugurē ar saviem tarifiem, salīdzinot ar Liepāju. Lai arī pēdējos 2 gados siltumenerģijas tarifs Liepājā ir samazinājies jau 3 reizes, un tas ir līdzīgs kā citās Latvijas lielajās pilsētās, tomēr ir cilvēki, kas joprojām to nav pamanījuši. Tie cilvēki droši vien neinteresējās par to, kas tiek publicēts, tas tiek rakstīts. Atkārtošos varbūt tās mums jau nav pieņems salīdzināt sevi ar citām pilsētām, jo katrā pilsētā ir savas īpatnības un savas tehniskas iespējas, bet par lielām runājot šobrīd, no lielām pilsētām Latvijā, mēs esam zemāk nekā vidējo tarifu šobrīd izmantojam. Līdz ar to nepamatotie izskanējušie pārmetumi, ka mums ir lielākais tarifs, tas ir bijis dažus gadus atpakaļ. Tagad jau vairs tā nav un arī nākotnē nebūs. Liepāja viennozīmīgi šobrīd var lepoties ar vienu no modernākajām siltumapgādes sistēmām Latvijā. Ar Šķeldu kurināmo biokoģenerācijas staciju eksploatācijā nodeva pagājušajā gadā, bet jau šoruden būs otra Šķeldas katlu māja, kura 21. maijā tika pie savas kursteņa. Tuvākajā laikā noslēgsies nulles cikls un uzsāks ēkas būvniecība, kas ieskaus jau uzstādītās tehnoloģiskās iekārtas. Tieši efektīva ražošana un konkurētspējīgs pakalpojums ir tas, kas daudzu namu īpašniekus un apsaimniekotājus pamudināja pieslēgties centralizētai siltumapgādei. 2012. gadā pieslēdzās 19 jauni klienti, kas apkurses sezonā patērēja aptuveni 3% no kopējā patēriņa. Es to vērtēju kā labu rādītāju, jo šobrīd siltumenerģijas tarifs Liepājā ir konkurētspējīgs ar dabas gāzes apkuri atsevišķam objektam. Tādā gadījumā, ja gāzes apkure prasa investīcijas katlu atjaunošanai vai gāzes pieslēguma izbūvē, un ņemot arī vērā to, ka gāzes katls tāpat prasa kaut kādus eksploatācijas izdevumus, tad, ja šīs visas lietas saliek kopā, tad jau šobrīd centralizētā siltumapgāde Liepājā ir konkurētspējīga. Un tie klienti, kas tādus aprēķinus ir veikuši, viņi arī pie mums ir atnākuši. Kā vēl viens būtisks priekšnoteikums tarifu samazināšanai un konkurētspējīgiem apkures pakalpojumiem ir centralizētā apkurses sistēma. Liepāja šodien var runāt par uzlabojumiem, jo izdevās saglabāt centralizēto siltumapgādi. Katrā gadījumā, protams, ir savi attīstības ceļi un kāda, vietā izdevīgāk risināt jautājumus, ar lokāliem, avotiem, kādā vietā savādāk, bet tas, kas attiecas vairāk vai mazāk, pilsētām, it sevišķi lielām pilsētām, tur alternatīvas centralizētai siltumapgādei nav. Un būsim pilnīgi godīgi, tie, kuri šobrīd aicina, veidot alternatīvas, viņi droši vien vai nu apzināti grib maldināt cilvēkus, vai nu viņi ekonomiski negrib saprast vienkāršas lietas, kā
nodrošinot savu centralizēto siltuma apgādi, lētāka kurināma izmantošanu, nodrošinot arī iespēju izmantot koģenerāciju un vēl citas priekšrocības, mēs varam padarīt sistēmu un tarifu lētāku nekā jebkurā autonomā katlamājā. Un līdz ar to es vispār nesaskatu priekšmetu par to runāt, jo tur, kur tā centralizēta siltuma apgādes sistēma sakārtota un labā stāvoklī, tur nav ko salīdzināt. Latvijā visās pilsētas centralizēta siltuma apgāde darbojās, kur vairāk efektīvi, kur mazāk efektīvi, bet visur nodrošina praktiski visus iedzīvotājus ar siltuma enerģiju. Sagraut, mēs varam dabūt ļoti smagas sekas no tā visa. Tarifs Liepājā iet uz leju, siltumapgādes sistēmas tiek modernizētas, tur viss notiek. Un viss notiek tā, kā tam vajadzētu notikt. Kurināmais tiek dažādots. Un es nešaubos, kad arī turpmāk tarifs ies uz leju, jo Liepājas siltumam Liepājas enerģijai ir šīs te iestrādes pareizā virzienā, es tā teiktu. Bieži kā pozitīvs piemērs siltumapgādes jautājumos tiek pieminēta Valmiera ar vienu no viszemākajiem siltumenerģijas tarifiem. Tā tas tiešām arī ir, bet tas ir izdevies, sakārtojot siltumapgādes sistēmu, aizliedzot atslēgties no centralizētās siltumapgādes sistēmas un lielu daļu siltumenerģijas ražojot koģenerācijas režīmā. Mēs sākām sakārtot 1996. un 97. gadā, kad sākām uzstādīt siltummezglus modernos un siltumskaitītājus, kas ne visiem patika toreiz, kad bija jāmaksā rēķini pēc faktiski patērētā daudzuma, nevis pēc noteiktās kvadrātmetra cenas, un tā viss sākās. Un pa šiem 17 gadiem mēs esam sakārtojuši tā, ka siltumtrases ir nomainītas pa 92% Valmierā uz rūpnieciski izolētām caurulēm. Katlamājas ir tikai 4, kas piegādā siltumenerģiju, ražo, jo pārējās mazās ir savienotas vienā sistēmā un problēma nav. Centralizēta siltuma apgāde ir Latvijā nacionālā bagātība tautai. Tas ir priekšrocības, kādas mums ir ļoti lielas dot centralizētā siltuma apgāde. Jo vairāk saražojam siltumenerģiju, realizējam, jo lētāka pašizmaksa iznāk. Un mazāk skursteņu, mazāk izmešu un kvalitatīvi, ja nostrādā, tad es domāju, ka cilvēki ir apmierināti, jo gan apkure, gan karstais ūdens vasarā ir nepārtraukti cauru gadu, cauru diennakti. Valmierā centralizētās apkures zonas ir atrunātas teritorijas plānojumā jau no 90. gadu vidus pagājušajā gadsimtā, kas nosaka, ka pilsētas lielākajā daļā ir centralizētā apkure un nav iespēja atslēgties, kā arī būvēt citas katlamājas. Bet tā kā siltumapgāde ir izdevīga, tad neviens to arī nevēlas. Jādomā, ka tuvākajos gados arī Liepājā būs šāda situācija. Liepājas siltumapgādes sistēmas sakārtošanu un atjaunošanu uzsāk vien 2005. gadā, tas ir 10 gadus vēlāk nekā Valmierā, kad jaunizveidotais uzņēmums SIA Liepājas enerģija pārņēma sabrukušo siltumapgādes sistēmu.